Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matijs Jākopsons, esmu ģitārists, ģitāras spēles pasniedzējs un mūzikas pedagoģijas maģistrs. Šajā video es tev parādīšu ļoti vienkārši 2-5-1 vingrinājumu, pie kur tu vari strādāt, lai pilnveidot savas improvizācijas prasmes. Mēs esam do mažorā, re minors septikords, sol dominants septikords un do mažors septikords. Ja tu šos akordus uzreiz nespējīgs nospēlēt, tad šī nodarbība noteikti nav tev atbilstošā līmenī, bet dodamies tālāk. Tad, ja tu jau proti nospēlēt akordu skaņas, piemēram, ja tev skan re minors septikords, vai arī sol dominants septikords, vai arī do mažors septikords, tad ir svarīgi arī redzēt saiknes starp šīm arpēģijām un gāmu, no kuras šīs arpēģijas nāk. Šīs visas arpēģijas var atrast do mažoru gāmā. Ja mēs esam šeit, mēs šeit spēlējam akordus. Mēs šeit spēlējam arpēģijas. Un šeit mēs spēlējam arī atbilstošo gāmu. Un tāds neliels vingrinājums, ko mēs varam darīt, ir paspēlēt šo te gāmu no katra akorda tonikas tajā mirklī, kad skan konkrētais akords. Tad, kad mums skan re minors septikords, mēs spēlējam šo gāmu no re līdz re. Kad sol akords, tad no sol līdz sol. Un kad do akords, no do līdz do. Un jā, es visu laiku izmantoju tieši tās notas, kuras var diatoniski atrast tikai šajā gāmā. Tad sākumā mēs nospēlēsim uz augšu. Un tagad tas pats, bet uz leju. Tāds neliels uzdevums, ja tev uzreiz izdevās to izdarīt ļoti labi, ja nē, tad es pacietīgi strādā pie viņu un neaizmirst to, ka šī ir tikai viena no 5 pozīcijām, un nākamais solis noteikti būtu spēt to pašu izdarīt arī pārējās formās. Ceru, ka tev šis video likās noderīgs, ja tā var atstāt kādu komentāru. Tas šajā video arī viss un atā.